Piparkūku cepšanas prieks. Šī bija visgarākā diena, kādu vien Elza piedzīvojusi. Rīts līdz pusdienlaikam dārziņā ilga aptuveni 1 mūžību. Viņa mēģināja skaitīt sniegpārslas, iemācīties alfabētu, izkrāsot visas lapas zīmējumu grāmatā, bet šķita, ka laiks stāv uz vietas. Labi, ka pusdienlaiks saldajām iedziņām paskrēja nemanot, bet pēc tam, gaidot, kad tētis atnāks pakaļ, pagāja vēl 2 mūžība. Nav jau brīnums, ka tā, jo no rīta mamma kopā ar Rīta buču deva arī solījumu. Vakarā cepsim piparkūkas. Pat tētis nobrīnījās, jo vēl nekad Elza nebija tik steidzīgi ģērbusies, lai skrietu mājās. Izskatās, ka piparkūku cepšana mums noderētu cauru gadu, pasmējās tētis. Labi vēl, ka zābakus paguvu uzraut kājās, tik ātrāk mājās. Pāri sniega vaļņiem, cauri izgaismotajam parkam, kur mirkli jāapstājas, jo noslēpumainās ēnas ik vakaru Elzai izstāsta citu stāstu. Pirms došanās iekšā vēl sniega eņķelis pagalmā jāizveido. Mājās! Beidzot mājās! Tad nu pienāca ilgi gaidītais brīdis – piparkūku cepšana. Smarža, kas atvilina no otrā stāva arī brāli. Balti degungali pašiem un melns degungals piparkūku mēnestiņam. Un formiņas, ko mamma šogad sagādājusi jaunas, tik neredzētas. Mums būs piparkūku vienredzis un piparkūku gliemezis, piparkūku sniegpārsliņa un piparkūku dinozaurs. Piparkūku zvēru dārs, priecīgi sauca Elza. Tas nekas, ka milti ir arī matos, un tētis smejas, ka virtuves tīrīšana būs ilgāka nekā piparkūku cepšana. Nekas nav siltāks un mīļāks par kopā pavadīto laiku.